Ainār, kas notiek ar studentu vakcināciju? Godātie studenti, vakar no rīta panorāmā premjers Kariņš skaidri pateica: oktobrī sāksies piespiedu vakcinācija. Tie, kas nebūs vakcinējušies, tie tiks represēti. Tiks palielināti visi ierobežojumi tiem cilvēkiem, kas nebūs vakcinējušies. Cilvēki nevarēs apmeklēt ne tikai tirdzniecības centrus, bet arī nevarēs apmeklēt mācību iestādes, sporta zāles, kafejnīcas, kinoteātrus, teātrus un visas pārējās sabiedriskās vietas. Uzskatu, ka tas nav pieņemami. Uzskatu, ka jauniem cilvēkiem tiek atņemta viņu jaunība, jo viņi nespēs vairāk kopā komunicēt, sēdēt vēl vienu gadu pie datora. Man šķiet, tas nav pieņemami, un tāpēc šodien ir jādara viss iespējamais, lai šo absurdu mēs apstādinātu. Tāpēc šodien gribu uzrunāt tieši jaunos cilvēkus, studentus, tie, kas šodien ir pakļauti šīm represijām. Ja jūs nepiekrītat tam, ko dara Kariņa un Levita režīms, tad apvienojam spēkus un parādām varai, ka mūs ir ļoti daudz. 2. oktobrī, 13:00, tiekamies visi pie Brīvības pieminekļa. Notiks simboliska ziedu nolikšana. Mums ir jāparāda esošai varai, ka neapmierināto cilvēku Latvijā ir ļoti daudz. Tikai tā mēs spēsim panākt izmaiņas. Mums ir jāapvieno spēki, mums jābūt visiem kopā.